Prūs otrajā vietā, sīvā cīņā. 325, jā, Bet tā skatāmies ir cīņu vīriem. Steinehāga. Skatāmies cīņu vīriem. Trešā lietuvieta paliek Katazīna Sosna, to mēs fiksējam. Zviedrieta otrā, pirmā bija Lielbritānija Katī. Tātad Salī Bikhema otrā, Zviedrieta trešā lietuvieta Sosnā. Skatāmies, gaidam vīrus tagad finišā. Pēdējais kilometrs vīriem, tagad Zviedru redzam. Skatāmies, neredzam šobrīd, bet viens braucējs. Tas šķiet, ka tas ir Haineks. Jā, Lukā iet augšā, izskatās, ka Čehs iet pretim savam otrajam zeltam. Šobrīd tiešām neredzam, bet pilnībā, kā saka, spēks atdevs Lietuvieti. Skatīsimies ar šejien, tieši tā. Portugāls esot priekšā, Ferreira esot priekšā, vai gaidam? Man šķiet, ka Haineks tomēr. Mums izskaties, ka tas ir Haineks vai Prūss. Skatāmies. Prūss! Latvijā atbalsta Pēteru Prūsu. Pēters šobrīd otrajā pozīcijā. Pēters pirmais, Pēters Prūss, Latvija Igaunijas pārstāvs cīņā par Eiropas čempionu titulu. Pēter Prūss! Jā, tās ir emocijas, dāmas un kungi. Latvijas Igaunis. Tas ir prieka asars. Pēters ir piepildījis savu līdz šim lielāko mērķi. Kļuvis par Eiropas čempionu. Tiešām bravo. Tā ir, lūk, ir Pētera vecais tēvs vecāki. Tā ir uzvara arī Latvijai. Ticiet vai ne, jo viņš ir mūsu riteņbraukšanas komandas Rietum Delfīna atbalstītājs. Un Pēters ir mūsu labākais šodien šeit Siguldā. Eiropas čempions Igauniem kopš 2009. gada. Un tās ir emocijas, tās ir prieka asars, un tas ir tas, kāpēc riteņbraukšana ir forša, un to mēs arī lieliski redzam. Pēters Prūss ir Eiropas čempions. Rietum Delfīna komandas braucējs nespēja noticēt tam, ko viņš ir paveicis. Viņš ir labākais, tieši tā, labākais.